Es domāju, vajadzētu iesaistīties kārtības sargājošiem orgāniem, jo tā var gūt kādu traumu. Ap pamatīgām nekārtībām 27. augusta vakarā noslēdzies Kurzemes derbijs, kurā pārāk izrādījās Liepājas Metluru komandas futbolisti. Kas zina, kādēļ spēles pēdējās minūtēs no Ventspils atbraukšie futbola karsēji sāk zaudēt pacietību un sāk mest uz laukuma lāpas, bet pēcāk iesaistījās atklātās dūru cīņās ar Liepājas Metluru apsardz dienestu vīriem. Iespējams pie vainas gan svēlmainais laiks, gan patērēta alkohola daudzums, bet lietas būtība jau tas nemaina tā vietā, lai piesaistītu futbola atbalstam aizvien lielāku fanu skaitu. Futbola līdzjutēji pieņem sliktākās sporta karsēju īpašības, pa kurām allaž šausmināmies, skatoties ziņas par karsēju kariem ārzemēs. Tā noteikti nav līdzjušana, tas ir huligānisms, tas ir atklāts huligānisms Ventspilnieka izpildījumā. Arī paši laukuma spēlētāji šķiet nespēja pārdzīvot zaudējumu garšu rūgtumu un dusmas par zaudēto spēli izrādīja uz pretinieku spēlētājiem. Lai nu vai kā, Kurzemes derbijs noslēdzies. Šoreiz 3 punkti tikuši stiprākiem, un šodien tie bija liepājnieki, pierādot, ka virslīgā par medaļām cīnās veseli 4 klubi, un droši par čempionu titulu vēl nevar būt neviens